esmu Elīna Herberta un esmu gandrīz 4 bērnu māmiņa. Mamma Oliveram, kuram 8 gadi, Teodoram, kuram ir 4 gadi, Zojai 2 un pavisam drīz būs mūsu 4. bērniņš klāt. Mani sauc Laura Grēviņa un esmu mamma 2 ļoti aktīviem puišiem. Evertam ir 5,5 gadi, Edvīnam ir 2,5 gadi. Abi 2 nu jau kādu laiku ir bērnu dārznieki. Mani sauc Elīza Mežstāta un es esmu mamma 2 džekiņiem. Pauls Uldis 2 gadi un Emīls Kārlis 2 mēneši. Mani sauc Madara Krastiņa. Esmu 2 dēlu mamma. Tomasam, kuram ir 3,5 gadi, un Mikam, kuram burtiski tikko palika 2 gadiņi. Mans vārds ir Linda Čurze, un esmu mamma meitiņai Lizetei. Lūk, tur viņa dzīvojās. Man ikdiena izskatās spraiga, piesātināta, no rīta līdz vakaram ar bērnu smiekliem, skaņām, domām un manu uzmanību uz visām daļas pusēm. Mana darba diena ir ļoti atkarīga, protams, no tā, kas attiecīgajā dienā ir ieplānots. Pirmkārt, vai puiši ir veseli un vai viņi var doties uz bērnu dārzu. Otrkārt, vai viņi nav noguruši, jo ja viņi ir noguruši un es jūtu, ka labāk ir palikt mājās, es arī nebaidos ņemt brīvdienu. Tad, protams, viss ir pakārtots bērniem. Nu, treškārt, ir mani darbi. Es rakstu blogu 1+1 LV, kas arī ir mans galvenais darbs, kas aizņem lielāko daļu manu laika. Gatavoju rakstus ceļos, no rīta vedu bērnus uz dārziņu, tad atgriežos mājās, gatavoju rakstus, dodos uz kādu tikšanos vai arī vadu kādu pasākumu vai piedalos kādā meistarklasē, gatavoju receptes, kuras es lieku blogā vai gatavoju receptes sadarbības partneriem. Un tā es darbojos līdz pēcpusdienai, kad ir jādodas pakaļ mazajiem. Dodos pakaļ mazajiem, vedu mājās, un tad mēs turpinām savu dienu mājās. Es viņus cenšos izņemt laicīgi, lai mēs varētu daudz arī pavadīt laiku kopā. Un mēs daudz spēlējamies, rotaļājamies, gatavojam ēst, un, protams, vakariņojam un dodamies gulēt, kā jau normāli cilvēki. Mans darbdienas šobrīd ir ļoti vienmuļas. Es esmu sevi, tā teikt, piesējusi pie mājām, jo vīrusu laiks un mazais vēl ir maziņš. Savas darīšanas es esmu izvēlējusies tagad nolikt maliņā un veltīt laiku mazajiem. Šobrīd mana darba ikdiena izskatās apmēram tā, ka no rīta es pamostos un ceru, ka bērni ir veseli, bez puņķiem un klepus, jo šobrīd Mika 1. gads dārziņā ir burtiski vājprāts. Viņi slimo abi 2 reizē uz maiņām, tad viens, tad otrs. Tas stress ļoti daudz dod. Tā kā par cik es šobrīd nestrādāju, tikai mācos, tad katrs rīts mums tieši tā arī ir, kad es mostos un tiešām ceru, ka viss būs kārtībā, viņi varēs iet uz dārziņu, jo pārsvarā ir tā, ka nedēļa dārziņā 2 nedēļas mājās, 3 dienas dārziņā, mēnesis mājās. Tagad mēs esam atraduši kaut kādu super smērīti, ja kas var pēc tam iedot nosaukumu, kas tiešām, manuprāt, palīdz, jo abi 2 nogāja nedēļu dārziņā. Pēc tam gan viņi saķēra vēdra vīrusu, bet pret to neviens smērīte zem deguns smērējuma nepalīdzēs. Un tagad atkal pēc slimošanas viņi ir tiešām nedēļu izturējuši. Ikdienā nodarbojos ar Cloudberry zīmola vadīšanu, bet šobrīd esmu gaidībās ar otro mazlīti. Līdz tev būs brālīts. Un esam atceļojuši līdz pat Šrilankai. Šobrīd esam Šrilankas džungļos, te apkārt lākā mērkiķi un staigām milzu ķirzakas. Un ir ļoti, ļoti interesanti. Viena no lietām, kas mums ir ļoti noderējusi, ka daudzvērt ģimenei ar pieredzi bērnu vešanā ārā, ir labs apģērbs, kas ir termoregulācija, lai tajā nesvīs, lai nav pa karstu un lai būtu ūdens necaurlaidīgs, lai jau maz zīdēni var likt tik līdz viņš rāpo uz zemes, lai viņš tur tusē. Un tikpat labi lielajiem
ka viņš var jebko darīt ārā, man nav jāstraucās par slapjām rokām, noslušiem pirkstiem. Vienkārši es zinu, ka bērns var baudīt savu mazo dzīvību pagalmā, ārā, braucot ar riteni. Un tāpēc tā ir ļoti lieliska investīcija, ka mēs ieguldam labā āra apģērbā. Un mūsu mīļākie brendi ir Finkit un Pop, jo tiem ir augsta kvalitāte un visas iepriekš nosauktās īpašības. Viena lieta, kuru uzskatu par noderīgāko pirkumu visā manā mammas pieredzē, kas attiec uz bērniem, ir ergosoma. Es, diemžēl, nevaru parādīt, jo bērni jau ir paaugušies un tā vairs nav mums aktuāla, bet ergosoma man izglāba ļoti daudzās situācijās. Ergosomu iegādājos, kad piedzima otrais bērniņš. Pirmkārt, tas palīdzēja doties pastaigās kopā, otrkārt, kādā veikalā ieiet, kur ar ratiem ir grūtāk izbraukt. Treškārt, protams, iemidzināt mazo, kad viņš varbūt brālis ņēmās apkārt un bija grūtāk to izdarīt. Ceturtkārt, protams, lai nomierinātu kaut kādos krīzes brīžos, kad aug zobi vai ir slimiņš bērns. Un piektkārt, arī ceļojumās ļoti noderēja ergosoma. Un vislabākais pirkums, manuprāt, mums ir Paulam galdiņš no IKEA. Ar 2 krēsliņiem mēs jau arī pirkām ar domu, kad uz vienu sēdēs viņš un tad uz otru, kad paaugsies brālīts. Bet jā, es pat nespēju iedomāties, ko mēs ar viņu darījām pirms tā galdiņa, jo šobrīd, principā, visu viņš dara pie tā mazā galdiņa. Un viņam ļoti patīk. Tā kā, ja jūs domājat, vai bērnam ir vajadzīga viņam atbilstoša mēbele, tad es saku, ka jā. Video auklē. Šo mums uzdāvināja vīra tēvs, kad piedzima pirmais dēls. Es ļoti skeptiski uz šo dāvanu skatījos, jo mums tajā brīdī bija 2 stab dzīvoklis un likās, bāc, kur es viņu likšu par to naudu, varēja taču jebko citu nopirkt. Sākām mēs viņu lietot, skatoties vakaros televizoru, jo Tomas laicīgi gāja gulēt, tehnoloģijas iet uz priekšu, bet jau tad tai bija nakts režīms. Kad Tomas gāja uz nakti gulēt, mēs viņu ieslēdzām un blakus istabā varējām mierīgi skatīties kādu filmu ar vīru, jo nebija tā panika, ka katras 5 minūtes mēs gājām un pārbaudījām, vai viņš guļ. Pēc manas pieredzes ar otro ir pavisam easy, nekādas augstas kafijas, nekādas bērns neguļ, nevar ieiet dušā, bet ar pirmo bērnu gan es tam visam gāju cauri. Tajā brīdī, kad es nevarēju ieiet dušā, jo Tomas visu laiku raudāja un man bija panika un viss pārējais, viss bija slikti, man vīrs vienkārši pateica, ieslēdz kameru un ej dušā. Tātad par noderīgāko lietu pirmais izlasot man nāca prātā Mamaru krēsliņš. Nevaru parādīt, bet lūk, cerams, ka var uzlikt bildi. Tas ir krēsliņš, kurš ir uz elektrību un šūpeni dažādos veidos. Tā kā mašīna, tur kaut kādi 5 veidi bija. Bet ir tā, ka bērni iedalās 2 pusēs, kam ļoti patīk, un tie, kam ir tāds vienaldzīgs, jo es esmu iedevusi daudzām draudzenēm izmēģināt, un tā Lizdei ļoti patika. Un attiecīgi, tad, kad es gatavoju ēst vai kaut ko, vajadzēja brīvas rokas, es viņu ieliku, tas viņu šūpināju, un man bija brīvas rokas. Tas, kas mums ģimenē īsti nav darbojies, ir visi speciālie bērnu ēšanas instrumenti. Mēs vienmēr, kopš viņš sāk ēst pats piebarojumu ap kaut kādiem 8-9 mēnešiem, mēs viņam dodam īsto karotīti un bērns pats ēd. Nekad neesmu investējuši speciālajās karotītēs, un cik esam investējuši, tik bērns tāpat tos īsti nav lietojis. Noteikti daudziem citiem tas ir bijis ļoti izdevīgs pirkums, bet mūsu gadījumā es to iegādājos un principā izmantoju kādas 2 vai 3 reizes. Šis pirkums bija ratu kāpslītis. Šāds. Ja, kas ir domāts, lai to pieliktu pie ratiem un otrs bērns varētu sēt stāvēt un maziņies tikmēr čuču ratos. Bet, godīgi sakot, mēs kaut kā viņu vispār neizmantojām. Ērtāk bija paņemt ergosomu un otru bērnu pie rokas, nekā, piemēram, ziemā stumt ratus ar šo kāpslīti un abiem bērniem. Izstūrēt bija tiešām grūti. Jā, bet tas ir mans subjektīvais viedoklis. Un kādam noteikti šis ir tiešām labs pirkums, bet ne mūsu gadījumā. Mums īstenībā tāda lieta nav,
jo mēs ļoti rūpīgi izvērtējam, ko mēs pērkam, un ja es salīdzinu ar daudziem citiem vecākiem, tad jāsaka, ka mums ir tiešām ļoti maz bērnu mantu, bet šī lieta, ko es tagad rādīšu, tas ir saucamais bērnu svadleris, kur tu viņu ieliec iekšā un tad viņu ietin tā kā kūniņā, ka viņam visas rociņas kājiņas ir saspiestas kopā, ka viņš nevar pakstēties, tikai galvu kustināt. Bet es to laikam nopirku iespējā no ārzemju fórumiem, kaut kādām Instagram mamām, jo man šķiet, ka mums Latvijā vēl nav īsti aizgājis šī te bērnu tīšana, ka to vairāk ārzemēs piekopj, un tāpēc arī kaut kā mēs ne lielajam brālim, ne mazajam pat neizmēģinājām. Es negribu teikt, ka šis ir slikts produkts, bet mūsu gadījumā vienkārši izmesta naudām, jo mēs viņu neesam lietojuši. Mēs neesam saskārušies ar lietu, kas mums nav noderējusi vai kas ir bijusi nevajadzīga. Ja neskaita tās lietas, kas ir mantu kastē, un arī tās būtu noderīgas, ja viņas nebūtu tik daudz. Jautājumu uzdevu vīram, uz ko viņš man atbildēja, padomā, varbūt ir kaut kāda lieta, ko viņš ir pārmetis nevajadzīgi izmesta nauda. Jo mums īstenībā visas kaut kādas lietas arī pēc tā var saprast, ja viņš sūdzās par to, ka kaut kas ir maksājis pārmērīgi daudz vai visvairāk aiziet naudu, tās ir tās lietas, kas nav prioritātes, bez kurām var iztikt, un man vajadzētu pārvērtēt, vai viņas tiešām ir vajadzīgas. Bet arī viņš nevarēja iedomāties nevienu lietu, kas mums tiešām nav noderējis. Kaut ko konkrētu negribas izcelt, nevaru iedomāties, bet noteikti tas varētu būt visādi plasmasas krāmi, rotaļlietas nevajadzīgas. Līdz 3,5 gadu laikā bija sakrājies tāds kalns, mēs izšķirojām vienkārši vienās brūdienās ar Daini, atdevām tālāk to, kas ir atdodams. Un likvidējām to, kas saplīsis. Šeit ir ļoti karsti, vai ne? Jā, un tad es sapratu, ka labāk ir iegādāties mazāk rotaļlietas, bet kvalitatīvākas, lai arī viņas ir dārgākas, īpaši tās, kas ir koka un tādas, bet viņas kalpo daudz ilgāk. Un, jā, ar tām plasmasām vajag aizaug. Protams, līdz te ir tur mīļš ponijas, arī tur zirdziņi, kas ir veidot no šī materiāla, bet cenšos tādus vairs nepirkt, jo sākumā tika pirkts vienkārši viss kaut kas iespējamais. Grūtākais manā ikdienā šobrīd, esot ar mazajiem, ir enerģija, kas man ir jādod, esot ar viņiem, bet tā kā esmu 4. grūtniecībā un jau 8. mēnesī, tad mana enerģijas spēja ir daudz zemāka nekā es šobrīd vēlētos un nekā viņi prasa. Un tas tad arī ir tas grūtākais, ir jāmēģina atrast veids, kā sevi dabūt uz priekšu katru dienu. Šobrīd ir tā, ka grūtākais ir bērnu strīdi, kas ir ļoti intensīvi un bieži. Un tad, protams, tas ir tā periodiski arī. Reizēm ir dienas, kad ir mierīgāk, ir dienas, kad ir traki, galīgi traki. Un man ir jāmācās viņos neiejaukties, protams, ja es neredzu, ka tas ir vajadzīgs. Un rādīt piemēru, kā strīdus risināt. Es redzu, ka ir progress, kad viņi pārņem manu piemēru, bet jebkurā gadījumā ir jābūt nenormāli izturīgiem nerviem un pacietībai, lai tiktu galā ar bērnu strīdiem un spētu uz tiem paskatīties neitrāli. Šobrīd vislielākā mūsu sāpe ir mazo brāļa sadzīvošana, jo lielais brālis ir tā konkrēti greizsirdīgs. Viņš pie jebkuras lieliskās iespējas grib mazajam brālim kaut ko izdarīt, vai uzlikt spilvenu virsū, vai iekniet, vai uzšaut ar kāju, tāpēc ir ļoti, ļoti jāseko līdzi, lai viņus abus pārāk tuvu viens otram neatstātu. Un es nespēju, vismaz šobrīd es nespēju sevi iztēloties būdama laiku pavadīdam viena ar viņiem abiem kopā, tāpēc es ļoti esmu pateicīga, ka mums ir liela atbalsta komanda mūsu daudzās omas, kas tad katru dienu brauc un mums palīdz un darbojās ar Paulu, jo Pauls šobrīd vēl neiet bērndārzā, un tad vismaz tā mēs kaut kā tiekam galā bez nekādiem kašķiem un kautiņiem. Manā ikdienā šobrīd īstenībā ir pēc grūtākais slimošana, kad bērni visu laiku slimo.
Pirmkārt, tas ir morāli grūti, tas ir fiziski grūti, un arī mēs nogurstam, kad mēs nevaram kaut kādas ikdienišķas lietas izdarīt, jo vai nu viens vai otrs vai ap divi bērni reizē ir kašķīgi, un līdz ar to mēs paši uzvelkamies, un otra grūtākā lieta ir tas, ka man ir skola. Un es pieļauju domu, ka grūti liekas tikai daļa tās slimošanas, jo, kad viņi ir dārziņā un man ir skolas nedēļa, tad sanāk, kad es viņus praktiski to nedēļu redzu pirmdienā, trešdienā, svētdienā, un no rītiem vai vēl vakarā nolieku gulēt viņus. Un tas ir tā grūti, jo ieslēdz tas sevis šaustīšanas process, kad tu sāc domāt, ka bērni taču ir prioritāte, un tavas prioritātes var pagaidīt, un vai tas bija īstais brīdis iestāties skolā vai nebija, un tas ir grūti. Visgrūtākais bērnu audzināšanā noteikti ir darbs pašai pie sevis, pie savas pacietības, pie tā, ka nevar apstāties uz vietas ar vienām to pašām zināšanām, jo laiks iet uz priekšu, bērns aug, visu laiku ir jāapgūst jaunas lietas, jaunas iemaņas, jaunas prasmes, lai mājās būtu kaut cik harmonija un viss būtu priecīgi. Grūtākais, kas ir bijis jebkādā bērnu audzināšanā, man ir bijuši tādi 2 krīzes brīži, kad esmu bijusi tuvu depresijai. Iespējams, man jau tā bija, bet es, diemžēl, nedevos pie speciālista neviena. Bet viens brīdis bija tad, kad man dēliņš 1,5 gadu vecumā salauza kāju, un es jutos ļoti, ļoti bezpalīdzīga. Un visu to laiku pavadīju 5 nedēļas ar viņu mājās, kad viņam bija ģipsis. Un es ļoti, ļoti atdevos bērnam, jo es uzskatīju, ka manas vajadzības tajā brīdī ir pilnīgi otrā plānā. Kas, protams, arī daļēji tā bija, bet es tiešām aizmirstu arī parūpēties par sevi, par daudzām pamatlietām, tā skaitā paēst vai iziet pastaigāt, un ilgtermiņā tā dzīvojot, nekas labs nevar notikt. Mācieties no manām kļūdām. Arī, ja bērns ir slims, jūs varat turpināt dzīvot normālu dzīvi. Otra krīzes situācija bija, protams, kad bija otrā bērna ienākšana ģimenē, un vecākais dēliņš saslima ar salmonellozi bērnu dārzā un arī dzīvojās pa mājām. Kopumā tie bija gandrīz 2 mēneši, kad man bija mazs zīdainīts, un otram bija tikko palikuši 3 gadi, un viņš bija ļoti, ļoti aktīvs, mazs terminatoriņš, un es godu vārds, tas bija tik traki, jo es vispār nevarēju neko izdarīt. Es negāju ar viņiem tālāk par mājas pagalmu, jo lielais puika mēdza bēgt projām un neskatīties vispār, kur es eju, un vieglāk bija vienkārši pie mājas visu laiku sēdēt, un, protams, arī nolikt gulēt abas mazos un tādas ikdienišķas lietas, un man personīgi tas bija nenormāli grūti. Un visiem noteikti tā nav, bet es ļoti, ļoti salūzu tajā brīdī un pārvērtos kā cilvēks. Un vispār tas bija tāds tumšs laiks, kuru man ļoti grūti un sāpīgi atcerēties un domāt par kaut kādām sekām, kas varbūt ir radītas maniem bērniem no manis. Un tas arī ir tas grūtākais apzināties, ka tu kā mamma ar savu rīcību esi nenormāli atbildīgs cilvēks. Tu ietekmē to, kā tie bērni izaugs, un vainas apziņa, kas nāk līdzi reizēm, var būt graujoša. Bet ar to visu vajag mācēt cīnīties, un ar to visu var tikt galā. Man laikam bija tā adaptācija, saprašana, ka es esmu mamma, ka man ir mazs bērns. Man tā dabiski līdz ar dzemdībām neatnāca. Tas saucamais mātes instinkts. Man bija ļoti bail no bērna, man bija bail viņu ņemt rokās, viņu satraumēt. Un pats trakākais bija tas, ka mums vecākais dēls, viņš ļoti slikti ēda, viņš daudz gulēja, un līdz ar to mēs jau no slimnīcas izrakstījāmies ārā ar piena maisījumu. Un piena maisījumu mums bija jādod caur šļircīti, ar domu, lai viņš it kā nepierod pie tās pudelītes, bet viņš atzīst manu krūti. Un tad iedomājieties, ka man ir nenormāli bail. Es viņu baroju, es laižu to pieniņu ar to šļirci iekšā,
viņš to pieniņu grūž ārā. Es to šļircīti, tur jau nav tā, ka viņu ļoti vienkārši var iepildīt. Tā šļirce ļoti grūti spiežās, tad viņa spiežās pa daudz, pa maz. Tas bērns tur to pienu laiž ārā un rīsās. Ak, Dievs! Man godīgi sakot, es atceros, ka es zvanīju vīram, histērijā raudāju. Es saku, es nevaru, man nekas neizdodas. Tā, kad, ko mēs varam darīt? Un tad mēs izdomājam, nav ko ņemties ar to šļirci un dodam vienkārši to pudelīt. Un tas arī bija risinājums šai te visai samilzušajai sāpei. Pats grūtākais ir pārejas posmi, kad bērns iemācās kaut ko jaunu, grib kaut ko jaunu, un tie ir arī paši grūtākie, kad piedzima otrais bērns, tad bija grūti tas posms, kamēr es apredu, un mēs visi kopā apredām ar to pēc kādas, godīgi sakot, schēmas saģērbties, lai mēs izietu ārā, pēc kāda režīma ēst, jo vienam ir viens režīms, otram ir otrs režīms, un man ir pavisam cits režīms. Tālāk jau sakoja tas pārējais posms, kad lielākais vairs negribēja sēdēt ratos, jo mums bija tandēm rati, bet braukt ar dibdapu, un kamēr mēs iemācāmies viens otru klausīt un uzticēties, jo man bija grūti uzticēties, ka viņš gar ielas malu var braukt ar dibdapu, un brīdī, kad es teikšu stop, klausīs, un viņam bija grūti arī saprast, kad ir obligāti tajos brīžos jāklausa, un nav citu variantu vispār pieļājam. Un tad atkal, nākošie, kad viens sāk iet dārziņā, otrs vēl neiet, jo mazākais cēlās pie katra mazākā trokšņa. Mazākais varētu mierīgi gulēt mājās, kamēr tētis ir pēc nakts darbiem, tad mēs braucām uz dārziņu vai kopā, vai tad man bija jāmodina atkal vīrs augšā. Tā kā mana audzināšanā tas ir bijis visgrūtākais. Pats grūtākais bija pirmais dzīves gads, kad tev ir mazulīts, kad tev pēkšņi vairs nav sava brīvā laika. Un Dainis ir tīpaši, mēs strādāja līdz 8-9 vakarā. Jau viņam nebija nekāds tēva atvaļinājums, visu bija jātiek pašai, un viņš ļoti bieži ir komandējumos, ceļojumos. Mans padoms ir visiem, un es to arī cenšos ievērot ar otro, ir atrast palīgu. Mēs to izdarījām tikai līdz kaut kur 8-9 mēneši, kad es saprotu, ka viss man jau jumtīši brauc prom. Piesaistījām auklīti. Ļoti grūti bija saņemties to izdarīt, bet tad, kad es pamēģināju, sapratu, ka tas bija labākais lēmums gan man pašai, gan arī mūsu attiecībām.